lekciju ciklā 4. daļa Absurdo absurdissimo. Mākslas venēriskā ietekme uz mūsdienu cilvēka psiholoģiju. Biedri, šodien, kad mēs regulāri tiekamies ar atsevišķiem māksliniekiem un veselām mākslinieku grupām, beidzot ir pienācis laiks parunāt par mākslu vispār. Kā jau jūs visi zināt, mākslu mēs varam iedalīt vajadzīgā, nevajadzīgā un mums svešā mākslā, kā arī glezniecībā un skulptūrālā mākslā. Skulptūras, biedri, rodas akmens gluķim, nocērtot nost visu lieko. Bet vai muzejā Dāvida skulptūrai tēlnieks vārdā Miķelis Anģelo šo lieko ir nocirtis nost? Nē, biedri, viņš ir nocirtis nost apģērbu ar visām pogām. Bet tas, ko pieklājības pēc sauc par realismu, duras acīs. Bet, biedri, kur mēs šādi aizkalsimies? Jo, kā mums visiem zināms, katra vadītāja autoritāte taču balstās uz pogām. Izgrieziet vadītājam pogas, un kas paliks pāri? Kails vīrietis ar līkām spalvainām kājām. Bez tam, biedri, neaizmirsīsim, ka muzejus taču apmeklē arī bērni līdz 16 gadiem. Un viņi vaicās, papucīt, kāpēc Dāvidam ir, bet Venērai nav? Ar bērna muti, biedri, runā patiesība, jo patiešām Venērai viss kā uz delnas, bet roku viņai nav. Tālāk, biedri, ņemsim ļoti populāro Šiškina gleznu Rītspriežu silā. Vai Lāču māte kā tāda draisule skraidīs apkārt bez kažoka? Protams, viņa pat nevar to izdarīt, jo Lāču tēvs bēguļo no alimentu maksāšanas, un gleznā vispār nav redzams. Un tāpēc lācēni jāaudzina vienai pašai, un līdzekļi viņai neiznāk pat priekš bikīnī. Lūk, visiem tuvas un vajadzīgas mākslas paraugs. Es vēl, piemēram, saprastu, ja pilsone Venēra būtu ietērta vismaz klimatam atbilstošā sporta tērpā, mestu granātu, disku vai kādu citu priekšmetu. Bet nē, biedri, laikā, kad sievietes ļoti grūtā sīvā cīņā ir izcīnījušas līdztiesību ar vīriešiem un beidzot var mierīgi bruģēt ielas un stiept dzelzceļa sliežu gulšņus, Venēra, biedri, bez rokām velk mūs atpakaļ. Pagalām visa automobīļu un dzelzceļu satiksme, jo, kā jums zināms, vīriešiem nav laika bruģēt ielas. Viņiem jāšturmē alus bāri, kioski un saimniecības preču veikalu dzērienu nodaļas. Bez tam, biedri, neaizmirsīsim, ka kailam cilvēkam nav pat pie kā piespraust ražošanas triecieniekā krūšu nozīmīti. Tālāk pilsoņa Rodēna skulptūra ar nosaukumu Domātājs aicina vīriešus pavisam citā virzienā. Atgādinu darba saturu. Jaunantīgs racionalizators sēž ar visām tikai pirtī redzamām detaļām un domā. Biedri, arī es gribēju kaut ko izdomāt, un tāpēc skulptūra ieteiktajā negližē, kas tulkojumā nozīmē kails, sāku domāt mūsu komunālā dzīvokļa virtuvē. Būsim atklāti, biedri, tai vietā, lai stimulētu manu domāšanu, dzīvokļa kaimiņiene man uzšļāca uz vārīgām ķermeņa daļām karstu vistas buļļonu. Tas, biedri, liecina, ka minētā skulptūra ir veselībai kaitīga un rāda domājošus vīriešus nepareizā gaismā. Vai, piemēram, lielas rūpnīcas vai iestādes vadītājs domās šādā izskatā komunālā dzīvokļa virtuvē par dienas uzdevumu izpildi? Protams, vadošajiem darbiniekiem, kā jums visiem zināms, ir atsevišķi kabineti ar savām personiskajām sekretāriem, un, kā jums droši vien zināms, pie vadītājiem bieži vien ļoti grūti piekļūt, jo viņi taču domā. Sevišķi kaitīga, biedri, pilsoņa Rodēna skulptūra ar nosaukumu Skūpsts. Skūpstīties, biedri, ārpus ģimenes loka vispār ir nehigieniski. Tā, piemēram, tante Amalija ļoti bieži mēdza skūpstīties ar kaimiņu mopsi.
Kas biedri iznāca? Mopsis nomira. Tālāk pilsonis Rodēns rāda divas pretēja dzimuma personas, kuras tā vietā, lai kartupeļlaukā cīnītos ar Kolorādo vabolēm, skūpstās. Kailā stāvoklī un bez laulību gradzeniem, biedri. Jo tālāk esot mīlestība, par to pogājot Lakstīgalas. Bet, biedri, ieklausīsimies uzmanīgāk, vai Lakstīgalas pogā par mīlestību. Viņas taču kā tas dziesmā norādīts pogā vaļā un pogā ciet. Citiem vārdiem sakot, apdzied darbu un aicina nemitīgi pārsniegt dienas uzdevumus. Galu galā, biedri, taču cilvēkā visam jābūt skaistam, gan sejai, domām un spēctērpam. Bet, biedri, kur šai skulptūrā ir spēctērps? Tā nav arī pilsoņa Renoāra gleznā ar nosaukumu Peldētājas. Ūdens krātuvē, kur varētu audzēt karpas, līņus un citus gardumus, peldas sievietes, kam pat peldkostīma nav. Uzreiz taču, biedri, kļūst skaidrs, kāpēc veikalos trūkst svaigu zivju. Jo tās aizbaidījušas minētās skaistules. Tātad, vai mums ir vajadzīgas šādas gleznas un skulptūras, biedri? Jo sievietes jau tā valkā minīs vārkus, kas neko neaizstāds no apakšas. Varbūt kā drīz viņas valkās arī mini blūzes, kas neko neaizsegs no augšas. Bez tam, biedri, mūsu slavenās jaunatnes pārstāvji, ieraugot šādas gleznas un skulptūras, var nākt pie kaitīgā un nepareizā secinājuma, ka cilvēks sastāv no vīriešiem un sievietēm. Bet, biedri, starp vīrieti un sievieti nekādu atšķirību nav un būt nedrīkst. Mums ir vīrieši strādnieki, sievietes kolhoznieces un ne katrā dzimte ono inteliģence. Ja mēs, biedri, nevaram aizliegt šādu mākslu, tad muzejos vismaz jāiekārto vīriešu un sieviešu nodeļas, kā jau tas ir izdarīts pirtīs. Bet dažādiem domātājiem jādod rokā attiecīgs instruments. Noliksim Venēru pie virpas, tos, kuri skūpstījās, aizvedīsim uz dzimstarakstu nodeļu, kamēr biedri nav par vēlu. Un tad mēs mierīgi varēsim sacīt, ka Līgavainis un Līgava ir sabiedrisko organizāciju izvirzītas kandidatūras. Bet bērns, biedri, bērns tā ir kolektīva dāvana par teicamu darbu kolhos tīrumos un rūpnicu cehos. Tātad tā darbēji.